Nu, Čivri 72. Šī video parādīšu, kā esam uztaisījuši, kā esam izglābuši no sarūsēšanas 3 automobīļus. Nu, tātad pirmais mums rekur ir Jaguārs. Tātad, kas šim automobīlim ir izveikts? Sākumā parādīšu tev visu tā kā no apakšas, kā izskatās apakšas skats. Lūk, apakša visu nojaukta. Pēc tam notīrīt līdz spīdīgam metālam, pēc tam nogruntēt, pēc tam atkal notīrīt, lai būtu perfekta, un vēlreiz nogruntēta. 5 reizes. Jā. Cik tu saki? 5 reizes? 5 reizes tika tīrīts. Un, jā, sliekšņi abi divi jauni uzmetināti ir. Vēl te vairākās vietās te bija šis stiprinājums jauns uzmetināts. Otrā pusē šis šķērs lanžerons, nu vairākas vietas te metināts bija. Tagad tiks sapūst visi slēgtie dobumi, pa šiem te caurumiem, tiks sapūsts iekšā vasks, lai arī no iekšpuses nekas nevar rūsēt. Nu, no iekšpuses rūsē arī tur, kur nav nekas sapūsts, rūsē 10 reizes lēnāk nekā no ārpuses, līdz ar to tas nu tā. Nu, lūk šāds automobīls, protams, pilnīgi visa apakša ir nojaukta, lai varētu veikt šīs darbības. Nākošais Hyundai i20. Nu, tieši tās pašas darbības, kā redzi. Jaguāram vēl aizmugurējais pusrāms ir sarūsējis. Cilvēks atveda citu vietā no šrota. Tas arī jau bija sācis jau caurumoties. Tā kā pagaidām liksim to pašu. Cilvēks meklēs, kur tādu var dabūt. It kā pusrāmu metināt legāli nedrīkst. Protams, sametināt jau var. Bet vai tas ir tā vērts? Ja var dabūt nesrūsējuši no ūkei, piemēram, fermām. Nu, lūk, šāds Hyundai i20 un Audi TT, pus alumīnija mašīna, pus tērauda. Tā mašīna šī vietā līdz šejienai 70% viss priekš no alumīnija. Šī vietā viņi savienojās. Un aizmuguri bija norūsējusi pamatīgi. Redz, tagad te tiek pūsts iekšā visos slēgtajos dobumos. Nu, tur aizmugurē. Nu, te iekšā, redzi, šis te tāds šķidrenāks vasks. Viss tiek sapūsts. Pēc tam, protams, tagad, teiksim, lai noņem tāds sliekšņi plastmas, te šitie visi stiprinājumi salūst. Tie ir pasūtīti jauni, oriģinālie. Tos visus saliek jaunus. Viss stiprinājums, nu, neliek uz vecajiem stiprinājumiem. Nevienu, ne plastmas, ne buferi, neko. Tos saliek jaunus. Un atkal saskrūvē visu apakaļ. Un tā, protams, process, kā tiek tīrīts, arī ir nofilmēts. To jūs variet aplūkot. Un vēl pāris vārdus no Ralfa paņemsim. Ralf, ko tu gribi teikt šodien subscriberiem? Šī burvīgajā rītiņā. Nav komentāri pagaidām. Tu gribi teikt, varbūt brauciet visi taisīt pie Ralfa pretrūs, vai ne? Nu, visi jau nevarēs atbraukt. Kad varēs atbraukt, ja grib pie tevis pretrūs uztaisīt? Vienmēr var tikt. Vienmēr var tikt. Tie, kas grib, tie tiek. Tie tiek, vai ne? Es nezinu tā cilvēku, kas nav ticis. Visi tiek, vai ne? Pareizi. Bet, ja tagad pierakstīties, tad tagad var pierakstīties uz... Armand, kad var pierakstīties tagad? Uz augustu? Jā, nu varbūt. Varbūt bišķi jāpagaida. Bet kā Ralfs saka, tie, kas grib, tiek visi. Nav tā, ka kāds... Bet zini, kā bija? Ulbrukā bija tā, ka viens čoms teica, ka nav ticis tajā gadā, un tad gaidījis bija ar Audi vēl 1 gadu. Tad pēc 2 gadiem bija ticis, bet mēs jau sataisījām. Nu, tieši tā, ka šo tik. Nu, jā? Varbūt bišķi bija jāpagaida. Nu, bišķi. Kad jau mašīna nesajūs. Tieši tā, vai ne? Bet tas viņai nenotiek. Nu, jā. Nu, lūk, tāds īsts priekšstats par to, kas un kā šeit notiek. Nu, davai? Nu, tad cerams, ka visu labi parādīja. Pišķeli juhu. Un lai labi ipo!